Lai arī par kiberdrošību un krāpniecību mūsdienās dzirdams daudz, tāpat ir cilvēki, kuri nejauši iekrīt krāpnieku slazdā. Aptuveni 88% gadījumu cilvēki zaudē datus cilvēciskas kļūdas dēļ. Lielāku komandu vadītājiem jābūt īpaši modriem, jo jāspēj izsekot līdzi vairāku cilvēku darbībām digitālajā vidē. Kļūdas notiek arī tā iemesla dēļ, kad vienkārši mums darba dzīve ir tik aktīva, jāizdara tik daudz lietas, ka mēs vienkārši steigā palaidām nianses garām, nepamanām, ka tas e-pasts nav īsts, ka tas ir krāpniecisks tikai tāpēc, ka mums ir vēl 20 e-pasti un jau 2 telefona zvani neatbildēti. Kiberuzbrukumi jau notiek visu laiku, viņus var klasificēt no vienkāršāk no darbinieku līmeņa līdz jau tāda visas IT sistēmas vai vienkārši mājaslapai uzbrukumu. Tā kā ir dažādi veidi pieredze, bet tāds savukārt ir gan personiskajā lokā, radiniekiem, draugiem, uzņēmējiem, dažādi veidi arī sāpīgas pieredzes, kur arī naudas ir izkrāptas, arī privātā līmenī. Tā kā varētu teikt, ka ir tā pieredze varbūt esošajā uzņēmumā, bet iepriekš un vispār dzīvē ir. Noteikti nav ko slēpt. Pašvaldībai ir bijuši kiberincidenti gan pirms 10 gadiem, kas bija tāds nopietnāks, pēc kura arī mēs sākām aktīvi domāt par kiberdrošību. Pēdējais bija šis, kur visas Latvijas pašvaldības bija iesaistītas šajā personu datu noplūdes incidentā. Tā kā mums ir incidenti un ir izaicinājumi. Vairums cilvēki vai darbinieki slēpj, ka ir apkrāpti, jo baidās, ka viņus uzskatīs par vainīgiem vai nevēlas atzīt, ka ir pieļāvuši kļūdu. Taču tas noteikti nav jāslēpj, jo atklājot savu pieredzi, ir lielāka iespēja krāpnieku atmaskot. Tas ir bizness, tā ir liela industrija un, diemžēl, augoša industrija. Un mums ir jācīnās, jādara viss, lai tā industrija neaugtu un ties neturpinātos. Un mēs būtu pasargāti, un mēs varētu droši darīt savu biznesu un uztraukties par biznesa jautājumiem, nevis par to, kā mani apkrāps. Bija informācija, ka autoskolai noplūduši dati ir, kā tas ir noticis, vai citi zaudē Facebook pieejas, vai citiem kontiem pieejas. Tie arī visi ir klasificējumi kā kiberuzbrukumi, un tie nevienmēr skar tikai lielākos uzņēmumus, un pat lielākiem uzņēmumiem jau ir tiem gatavi. Savukārt mazie uzņēmumi bieži vien tam vai nav to resursu, vai nav pievērsuši tam pietiekamu uzmanību un ir ļoti, ļoti ievainojami. Vienmēr jāizvērtē arī pie kādiem interneta tīkliem pieslēgties, lai nekļūtu par starpnieka uzbrukuma upuri. Uzņēmējiem, kuri ieradās uz mācībām, noskanējot kvadrātkodu, bija iespēja izbaudīt mākslīgu krāpniecisku zvanu. Šeit jums zvana no informāciju sistēmu atbalsta dienesta. Hakers izliekās par kādu no pakalpojumu sniedzējiem, Facebook, Microsoft vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un tur prasa ielogoties. Viņš sēž starp tevi un serveri, pie abiem ir pieslēdzies, tu ieraksti savu paroli, viņš 3 reizes pasaka, oi, nav pareizi, bet 4. tev pārslēdz pie īstā servera, tev liekas, ka viss ir kārtībā. Mēs katrā ziņā noteikti cenšamies darbiniekiem teikt, galvenais ir saglabāt vēsu mieru. Un noteikti ir jācenšas atpazīt, pirms tu uzspiedi šo linku. Tāpēc notiek gan dažādas apmācības, ko mēs organizējam, gan arī valsts nodrošina dažādas apmācības pašvaldības darbiniekiem. Lai pasargātu sevi no krāpniekiem, vienmēr jāpārbauda visu vairākas reizes. Nekad nespiest uz aizdomīgiem linkiem un apmeklēt dažādas mācības, lai trenētu uzmanību. Tiklīdz ir aizdomas par jebkādām krāpnieciskām darbībām, visātrākais risinājums ir paroļu nomaiņa. Taču, lai nezaudētu sev nozīmīgus failus, speciālisti iesaka veidot kopijas vairākās datu krātuvēs.